Reatonā ir ļoti liela diena. Pirmo reizi mēs rīkojam Reatonu meistaru dienas, kuras ietvaros mums ir dažādi ražotāju pārstāvi, kas stāstīs par saviem jaunumiem, nianses dažādas, un notiek arī dažādas meistaru klases, kuras mērķis ir mums Reatonu ļoti ir svarīgi mūsu klientu, lai mūsu klienti būtu apmierināti ar materiāla kvalitāti un ar meistaru darbu. Līdz ar to šodien mēs izglītojam arī meistarus ar savām meistaru klasēm. Flīžu nodaļā mums ir meistaru klase, kā flīzes līmēt, šuvot mēs rādam, kā liela formāta flīzes griezt. Šeit mums ir santehnikas nodaļa, kurā mums ir pārstāvi no Villerobo. Savukārt šeit mums ir AKO pārstāvi, kur prezentē trapus. Viņiem ir arī zemākie trapi. Un, kā mēs redzam, šeit meistariem ir ļoti liela interese kontaktēties tieši ar pārstāvjiem un uzdot sev visus interesējošos jautājumus. No Reatona puses vēl ir atbalsta punkts par sadarbību. Mēs šeit stāstam par iespējām, kā sadarboties ar Reatonu, noslēgt sadarbības līgumu. Kā sadarboties meistariem ar Reatonu? Kā noslēgt šo te sadarbību ar Reatonu? Ko viņi priekšrocības, ko viņi iegūs noslēdzot ar Reatonu līgumu un uzsākot sadarbību ar Reatonu? Šeit nākamais punkts mums ir durvju ražotne Reatonu, kurā mēs prezentējam ugunsdrošas durvis. Šāds piedāvājums šobrīd mums ir vienīgajiem Baltijas valstīs. Šeit mēs esam grīdas sagumu nodaļā. Šeit notiekās meistaru klase. Mēs rādām, kā labot parketu, ja ir notikusi sadzīviska ķibele. Jo nevienmēr ir nepieciešams šo te parketu visu uzreiz mainīt, ir iespējams salabot. Izglītojam meistarus arī šajā jautājumā. Šeit mums ir alloks, prezentējam alloku, kurš ir ļoti interesants. Viņiem vienīgajiem pasaulē šobrīd ir šāds risinājums un piedāvājums. Laminēts liekās kliku sistēmā šādos dēlīšos, un viņu var salikt kā laminētu liekās, un viņš liekās kliku sistēmā. Ātri un viegli. Ātri, viegli un ir galvenais parketa efekts. Šeit mums ir tapešu nodaļa. Šeit notiekās meistaru klase. Meistars rāda, kā līmēt tapetes. Jo nav noslēpums to, ka īstenībā tapetes liekas ļoti vienkārši līmējās, bet ne visi to zina, kā tas darāms, jo dažāds ir tapetes, papīra tapetes, flizelīna, vinila tapetes, kā kopā salikt rakstu. Tieši šo meistaru klasi veltam meistariem, lai viņi izglītotos un varētu klientiem kvalitatīvi veikt šo savu pakalpojumu. Šeit mums ir pārstāvji, kas stāsta par flīžu līmeni, jo pareiza flīžu līmes izvēle, tas ir viens no pašiem galvenajiem noteikumiem, lai kvalitatīvi tapetes pielīmētu. Un tālāk lejā mums ir atpūta. Atpūta tādā ziņā, lai pēc labi pastrādāta darba meistariem mēs esam sagatavojuši arī cienas. Šis viss pasākums ir ne tikai atnākt paskatīties, bet mēs arī izglītojam, piedalās meistarklasēs, tas ir darbs. Tā kā mēs šogad rīkojam šādu pasākumu pirmo reizi, bet šobrīd jau paskatoties, ka ir diezgan liela interese, pasākums ir apmeklēts. Mēs ceram, ka arī turpmāk meistariem rīkosim šādus pasākumus.